Jā, kur mēs esam nonākuši, kad sakot kaut ko pozitīvi, cilvēki uzvelks. Ko tagad visi būs bagāti, visi būs laimīgi, visi veseli? Jā, iedomājies, ja tiešām es tā domātu, vai kāds cits un vēl daudz. Bet daudz jau nespēja to pieņemt, jo ja tu tici, ka var būt labāk, tas nozīmē, ka tiem citiem viņiem vairs nav attaisnojuma palikt tur, kur viņi jau ir. Un tas viņus biedē vairāk nekā jebkas cits. Tāpēc jau arī ir vieglāk noniecināt, vieglāk ir ieslēgt sarkasmu un teikt, jā, tagad visiem būs labi. Jo ticēt, tas jau prasa arī drosmi. Tas ir katru dienu sevi nepiekāst un vēl vairāk atbalstīt tos, kas tic. Nē, ja nesanāks. Bet iedomājies, ja visi patiešām sāktu ticēt, darīt, atkārtot, atbalstīt viens otru, cik daudz kas mainītos, ja tu katru dienu pieceltos un sevi nepiekāstu. Cilvēkiem jau nav problēma ar to, ka tu sapņo. Viņiem ir problēma ar to, ka tu dari. Un tas nozīmē, kad vienkārši apkārtējie parāda, ka tas, ka tu dari, viņiem liek justies bieži vien sliktāk, pat tad, kad ja tev neizdodas. Viņiem vieglāk ir pateikt, es taču teicu. Kāda starpība, vai tu teici vai neteici? Ļauj dzīvot vienkārši citiem to, ko viņi vēlas piedzīvot. Un tajā brīdī, kad mēs saprotam, varbūt tas cilvēks tic, ka viņam izdosies. Varbūt viņš tic, kad viņš tiks galā ar lietām. Kāda problēma ir atbalstīt viņu tajā, vai meklēt veidus, kā vēl spēcīgāk to izdarīt. Tātad, ja tu esi tas iekšējais bombzis, kurš netic nekam, dari pats to sev, nedari to pārējiem, jo citreiz tā ticība ir tik vārga. Tevī viņa ir novārdzināta pavisam, jo tu netici. Tu tici tikai kaut kam, kas atkārtojās atkal un atkal. Tāpēc nevajag darīt pāri tiem ar savu indīgo vīrusu galvā. Bet labāk atbalstīt tos citus, kas beigu beigās dos atbalstu arī tev. Jo, ja mēs tiešām vēlamies, lai kaut kas izdodas, tad vismaz ir jāpalīdz, lai citiem sanāk, un viņi pateicībā atdarīs arī tev.